Sapratām jūsu filozofiju, to, kā tas sākās, kā tas atgriežas dabā, arī materiālus izskatījām, bet tu man teici, ka tu man parādīsi to visu reālā dabā, reālā namā. Jā, tā kā es tev esmu apskolojis un parādījis to, kā tas ir izpildījumā izveidojies, gan ar pīrāgiem, sienas, griestu un jumta konstrukcijai, gribētu parādīt to, kā tad ir dzīvē izskatās šis scenārijs. Dosimies! Ar prieku! Nu, pirmais, kas krīt acīs, ir augstie griesti. Jā, kā mēs zinām, jo mazāka platība, gribās kaut kā to plašumu tomēr saglabāt, ir atstāti augstie griesti. Tas piedod, jā. Mūsdienīgs dizains, protams. Un tur mēs redzam izslavēto mūsu izlocības materiālu. Izcilēns, tu esi ļoti cīks, jā, tad tā ir tā kokšķiedra, kur mēs šobrīd tā ir vienīgā vieta, kur mēs vēl viņu redzam, bet es pateikšu vairāk, viņi ir visur. Tikai šeit ir tas, kur mēs runājam, standarta pazīstamais brūnais māls, kurš ir reāli arī brūns. Tas ir tas, ko mēs dabā sastopam. Šeit tātad viņš ir uzklāts virsū kokšķiedrai, pa taisnu, iestrādāts iekšā džutas siets. Un šobrīd šeit visam namiņam ir izstrādāta pirmā kārta. Džutas siets jau arī ir absolūti ekoloģisks materiāls. Tas ir tas siets? Jā, tas ir tas džutas siets, kas tiek izmantots māla apmetuma pirmajai kārtai. Un reizē arī šokolādu pārvietot viņām, vai ne? Jā, dažkārt viņi var pat salast. Tad vispār garšīgi. Lūk, šeit viņš mums ir izmantots kā siets, jo, protams, apmetums, tā, lai viņš neplaisātu, viņam ir jābūt arī saturiskajam. Līdz ar ko šeit visā namiņā šobrīd mums ir pirmā kārta dana. Bet tas pēc tam tiek vēl apdarināts. Jā, līdz ar ko tālāk mums nāks otrā kārta, kas ir izlīdzinošā, jo dekoratīvais slānis mums ir tikai 2 mm. Kopējais biezums māla apdarei ir centimetrs. Tas nozīmē, ka mums, rupi rēķinot, ir 12 kg uz kvadrātmetru svars apmetumam. Skaņas izolācija super. Jā, viņš arī elpo gan jau, kad tur kustās. Jā, māla apdarei, tātad viņš mums regulē mitrumu telpā. Mēs šobrīd jūtam svaigums. Jā. Bet ir būvniecības stadijā māja. Tā ir, jā. Projām iekšējā apdare vēl notiekās, tikai pašas pirmās lietas. Un tad jau mēs varam izvēlēties no jebkuriem toņiem, kas bija. Viņa dabā mums ir, kā jau mēs minēju, 16 dažādi pieejami, bet atceries uzsvars, viņi nav krāsoti, tā nav krāsa. Tas ir no zemes. Dabisks. Dabisks rakts jau. Protams, viņi savā starpā var pamiksēt. Ir arī, kas piedāvā arī pigmentu dabīgo. Tās variācijas ir lielas. Tas vairāk, lai kliedētu tās šaubas par to, ka māls ir tikai brūns. Jā, un šeit? Šī mums ir dzīvojamā zona ar atvērto virtuvi. Ja? Tātad, kā jau modernā izpildījumā, arī joprojām turpinājums ir ar augstiem griestiem, tā lai mums ir tā plašuma sajūta. Tad, kad notiek māla apmešanas darbi, tā ir pirmais cikls, kad māja dabū vislielāko pārbaudi. Mitrums. Jo mitrums ir šausmīgs. Mēs nekad dzīvē tādā namā nebūtu tādas apstākļas, kā viņš ir šobrīd. Bet tas ir tas cikls, kas pirmā un pēdējā lielā pārbauda šim namam. Vislielākais mitruma koeficients. Precīzi. Labi. Lūk, šobrīd mēs atrodamies guļamistabas telpa. Un šeit man piesaistīja šīs ailes. Arī šeit nekas cits nav izmantots, ne? Tas ir tas pats māls un viss. Jā, precīzi. Atkal mums nekas cits iestrādāts tur nav. Ir māla apmetums. Arī tur aiz ailēm nav neviens putas. Ir sadrīvēts ar kaņepju pakulām. Bet priekš šīm ailītēm, tā lai viņas būtu patīkamas, feinas un apaļot, tur mēs izmantojam šādu burvīgu instrumentu. No šāda tas malas var, jā. Tad ka nopaļots. Bet noteikti es tā vēl parādīšu nākamajā reizē, kā tas izskatās jau gatavā pozīcijā. Precīzi. Par grīdu? Jā, solīju parādīt. Te jau ir gatavs izskatās. Koka grīda. Neprasītos pats līpēt, vai ne? Jā. Zem viņas mums ir tikai 5 cm kokšķiedra. Mēs apzināmies to, ka zem visas šīs grīdas laukuma cauru gadu ir vidējā temperatūra +5, +6 grādi. Vasarā man dzesējās un ziemā man ir siltums. Tā kā dabīgais siltumsūknis. Precīzi. Kā vējiņš attaisīja durvis. Un es gribēju pievērst tavu uzmanību šai vietai, starp citu.
Te parasti būtu makrofleks vai kāds cits putas, vai ne? Jā, kāds no industriāliem materiāliem. Pareizi tu uzsveri. Tas pats izpildījums kā jebkuram logam. Mūsu gadījumā šis ir durvis. Mēs esam izmantojuši, kā mēs redzam, fragmentus no kaņepju pakulām. Varam arī redzēt, kā tad mums tā fasāde sastāv. Tiešām, jā. Te arī ir tas siltumizolācijas materiāls. Jā, latojums, koku fasādīte. Jā, pīrādziņš arī redzams. Starp citu, pieskaroties vēl arī pa logiem, šeit mēs arī varam beidzot apskatīt, cik tu paketes redzi. Tā kā lielas divas. Lielas divas. Nav trīs. Nav trīs. Nē, bija trīs. Nē. Nav. Nu, lūk, šeit arī ir tikai divas. Kas atkal uzdot jautājumus? Vai tad nebija jābūt trim? Bet to atstāsim zinātājiem. To, jā, to, lai mums eksperti par to, lai pacīnās. Lūk, redzējām, kā tas viss izskatās būvniecības procesā. Vēl vajadzētu redzēt, kā tas izskatās, pavisam gatavs. Ideāli. To es tev apsolos nākamajā reizē arī parādīt. Sarunājuši.